Vai tu domā, ka visam jābūt patīkami, harmoniski un vienmēr visam jāizdodās uzreiz ar pirmo reizi? Man, piemēram, šodien bija kliente, kura pirms terapijas, es viņai pateicos arī par godīgumu, teica, man šodien negribējās galīgi iet terapijā, tāpēc, ka es zinu, ka man atkal jāiet tajās nepatīkamajās emocijās. Un lūk, ir tas darbs, kurš atšķirās no tā, kad tu neko nedari. Ja tu dari, tad tu zini, ka būs nepatīkami, ka tas ir tavs izaugsmes ceļš, ka tev jāaiziet cauri kaut ko tu varbūt nesaproti, kur tu neredzi loģiku, kur tu nezini, kas tie par instrumentiem, bet tu ej cauri savām zemapziņas vadītajām vadlīnijām un tu nokļūsti savās sāpīgajās vietās. Tu dziedini pēc dažādām metodēm šīs sāpes. Un tas nozīmē arī, ka cilvēki, kuri ir apņēmušies sev pilnīgi mainīt kaut kādus uzskatus, vērst par labu savu dzīvi. Viņi neiet tikai caur patīkamo. Arī cilvēki, kuri nolemj, super, nākuši terapijā, kaut ko mainījuši. Tas nenozīmē, ka tas ir viss tikai tik patīkami un ka tas ir tik forši. Tas ir tāpēc arī tas ir priekš drosmīgajiem, priekš tiem, kas tiešām grib pārmaiņas, kuri gatavi kaut ko darīt, kuri gatavi ievērot, kuri gatavi piefiksēt, kuri gatavi pieķert sevi pilnīgi aiz rokas un pateikt, nē, es tā vairs nedarīšu. Es tagad zinu, no kurienes tas nāk un es to negribu nodot tālāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kad es jūtu šīs pārmaiņas. Tās vienmēr var nebūt patīkamas. Viņas var nākt šajā emociju vilnī gāzties pāri, pēkšņi varbūt kaut kas vispārībā nesaprotams. Jo iedomājieties, cik gadus no bērnības ir krājušās visas šīs traumas, un tagad viņas vienkārši pa bišķītim, kā sīpolam mizu tiek lobītas nost, šīs traumas. Un tagad tu nonāc pie tā kodola, jo tuvāk tu tam eji, jo liekas, tam nav jēgas, man negribas tur iet. Es nejūtu varbūt kaut kādu uzlabojumu vai kaut ko tam līdzīgu, bet tas nāk lēnām. Viņš nāk citreiz ļoti strauji un citas tādas kaitīgākas lietas, kuras mums tiešām kaitē, viņas nāk lēnām. Tāpēc, ka tā izmaiņa ir tik brutāli tieša un skaidra, ka tu vienkārši saproti bāc. Un es visu laiku to esmu darījis savādāk. Jo, piemēram, ļoti bieži ir tādi gadījumi, ir tādas tehnikas, kurās vajag sodīt savu pārdarītāju, piemēram. Un cilvēks saka, es nevaru, tas taču mani vecāki. Bet tagad viņi saprot, ko ar viņiem viņi ir izdarījuši. Viņi dzīvē reāli skatās, tas taču jau sen pagājis, bet tu jau nevari tikt uz priekšu. Tu nevari dzīvot tā, lai tevi neviltu tās vecāku programmas apakaļ. Sanāk tā, ka bērns tajās traumas situācijās viņš ir nonācis un sapratis, ka man šeit nav droši. Par mani nerūpējās. Man nevelta laiku, mani atstumi, un es nejūtos vispār vajadzīgs un gaidīts šeit. Un es nesaprotu, kā tas ir. Es saprotu, tie mani vecāki, es dēļ viņiem visu, bet viņi kaut kā tā. Un tad man jābūt nezinu kaut kādam, lai es būtu viņiem derīgs vai gana labs, vai man ir jāmācās uz kaut kādām noteiktām atzīmēm, kad viņi mani atzīs. Man jāuzvedās kaut kā noteikti, jo tikai tad viņi man parādīs, ka viņi mani mīl. Jo ja man būs slikts garas stāvoklis, vai es pēkšņi kaut ko nesapratīšu, viņi izrādīs savu nepatiku pret to, kā viņiem nepatīk tas veids, kā bērns mācās, kā viņš saprot, cik ātri viņš kaut ko izdara. Jo pieaugušiem ir pieredze, kādā viņš pats to ir darījis, vai tas ir ātri vai lēni, un cik ātri viņš to izgājis. Līdz ar to viņš sagaida to no bērna. Un bērns saprot, ka es esmu nedrošā vidē. Tad iedomājieties, cik tas ir absurdi, ka jūs gribat, lai jums piedod, lai neņemtu vērā to, kas jums ir nodarīts. Ja visu dzīvi blakus šiem pieaugušiem cilvēkiem jūs kā bērns, visu savu bērnu dzīvi, jūs esat pavadījuši nedrošā vidē. Un tas nozīmē, ka cilvēki vispār nav ieklausījušies tajā, kas jums ir vajadzīgs, kādas tās jūsu pamatvajadzības, kas jums jānodrošina, ko jūs patiesībā vēlaties. No jums prasa tikai to, ko visiem vajag. Tā, esi labs, paklausīgs, uzvedies kārtīgi, paēd, ej laicīgi gulēt, klausi mūs un mācies labi. Ej kā visi normāli bērnu skolā mācies, jo man atbildība tur vairs nav. Tev ir jāmācās to, ko tu samācīsies, tas tad arī būsi. Un tad mums vēl liekas, ka mums ir tīgi jādzen tie bērni. To visu var darīt, bet vairāk tajā iesaistoties, saprotot, kas viņam tiešām patīk un kas viņam tiešām nepatīk. Un līdz ar to, kad mēs pieaugam kā cilvēki, kuri joprojām zemapziņā mēs dzīvojam šajā nedrošajā vidē, tad cik noderīgi mēs šeit varam justies. Bieži vien cilvēki dara vienkārši fantastiskas lietas. Viņi tiešām gūst panākumus, jo viņi grib
būt noderīgi. Viņi beidzot grib, lai kāds viņiem pasaka, ka Evo, tu esi malacis. Un bieži vien tie ir vai nu tikai sveši cilvēki, vai kāds beidzot sāk viņus novērtēt, jā, nu redzi, kas no tevīm ir sanācis, tu esi malacis. Nu, bet citreiz tā ir, kad arī vecāki nesaprot, ko tu tur īsti dari. Jā, tev nauda nāk, bet noteikti, nu, tu jau kaut ko, tas nav nekas normāls, ko tu tur dari. Kaut gan rezultāti rāda kaut ko citu, ja, ka tam cilvēkam izdodas. Un līdz ar to tā galvenā doma par šo visu ir, ka tā nedrošā vide, ko mums dod paši tuvākie cilvēki, viņa mums ir zemapziņa. Mēs rīkojamies no tā podesta. Tātad mēs tur stāvam, mums viss liekas nedroši, mums visiem kaut kas ir jāpierāda, mums ar visiem ir jāsalīdzina. Un, protams, ka tad caur salīdzināšanu normāli arī cilvēks vispār saprot. Ja man blakus nebūtu otra cilvēka, ja es būtu viens pats cilvēks uz pasaules, tad man viss būtu vienalga. Man būtu varbūt garlaicīgi un es varbūt dzīvotu dažas dienas, ja? Jo no garlaicības un bēdām cilvēks bez tās refleksijas vispārībā nespētu izdzīvot kā tāds. Ja? Bet ko līdz mēs saņemam šo nedrošo atspoguļojumu, tad priekš kam mēs vecāki šeit esam? Un tāpēc man būtu aicinājums. Visi tie, kuri plāno kļūt par vecākiem, visi tie, kuri gaida bērniņus vai kuri tikko ir kļuvuši par vecākiem, nāciet uz konsultācijām, vienkārši atrodiet tās savas sāpes, savas traumas, lai jūs viņas varat laicīgi izdziedināt un nenodot tālāk saviem bērniem. Jo šīs traumas viņas nevar pamanīt. Viņas ir fonā tik dziļi un tik klusi un pamatīgi strādā to savu darbu, lai jūs aizsargātu un jūs būtu tāds caur dzīvi bliezējs un visur virzītos bieži vien через не могу. Tā ir tā labā daļa, ko jūs redzat virspusē, ka cilvēks ir izdarīgs, viņš visu panāk, viņam viss sanāk, bet tā otra daļa ir, ka viņš ir nelaimīgs, ka viņš nesaprot, es izdaru to, es izdaru šito, viņam neatnāk tas, ko viņš zemapziņā ir gaidījis jau kā bērns, un viņš nesaņem to, viņš nezin, kādā veidā viņam to saņem. Viņam būtu kaut kur jāpasargā sevi no izdegšanas, jādod sev kaut kur vairāk attelpa, nav jāskatās tik ļoti uz to perfekciju. Ja? Un līdz ar to tas ir tik svarīgi, lai pirms jūs sperat šos nozīmīgos soļus, veidot ģimeni vai attiecības, jūs atnākat nokonsultēties kaut vai, lai saprastu, kas jums tur pa materiālu tai galvā ir, tas, ko jūs neredzat. Jo vai tad tiešām, ja jūs esat slimi, jūs ejat pie ārsta. Ja tev partnerim vai kādam būtu kaut kāda psiholoģiska kaita, jūs neesat to mācījušies, kā ar to tikt galā, tātad jūs viņam arī nevarat palīdzēt, vai ne? Jādzēš ugunsgrēks, jūs dzēsīsiet saucot palīgā ugunsdzēsējus. Tātad jūs maksājat speciālistam vai saucat speciālistu, kurš jums palīdzēs tikt galā ar attiecīgo problēmu. Tāpat arī šeit, sakārtojot savu galvu, ja kādam ir tehnikas un instrumenti un iemaņas un zināšanas, kā jums palīdzēt, tad es jūs laipni aicinu pie sevīm un pie manu vīru konsultācijām, lai jūs saprastu to, kas jums neļauj virzīties uz priekšu tā, lai jūs tiešām gūtu to iekšējo sajūtu, kad ar manīm viss ir kārtībā, es daru visu pareizi, esmu uz pareizā ceļa un es jūtos laimīgs. Jo bieži vien man ir tā, kad es jūtos, kad ar mani viss ir kārtībā, es esmu uz pareizā ceļa, bet kāpēc es neesmu laimīgs? Arī tā var būt. Un tāpēc ir jāpaskatās zemapziņā, kur mēs paši klāt, kā dakteri sev izoperēt smadzenes nevaram. Tur vienmēr ir vajadzīgs kāds, kas paņem aiz rokas parādījums, varbūt pilnīgi jaunas, neloģiskas metodas un izved jūs cauri šādam te labirintam.